Bērnībā es vēlējos kļūt tomēr par ugunsdzēsēju. Nē, man patīk tie čaļi, kā viņi brāps pa trepēm. Es personīgi bērnībā gribēju kļūt par apkopēju. Skaļāk. Apkopēju, es personīgi. Tā mēs mācāmies. Es bērnībā gribēju kļūt par frizieri, daļslidotāju. Es? Par cirka akrobātu. Dmitrijs. Uzsauks puisis. Denis. Ļoti liels pļāpa. Kurš nav? Zolīts puisis, bet pļāpa liels. Viņš varētu runāt, vai viņai droši vien amats jāmeklē, kur ir daudz runātas. Deputāts kurš. Jurijs. Pats sev priekšnieks. Andrejs. Meitenēm jau patīkā. Mārtiņš. Guten Morgen. Good morning. Good morning. Juris ir Juris. Ļoti jauks viņš puisis arī. Gatis? Nu, Gatis ir Gatis. Gatis ir, jā, tāda dzīves pieredze jau, kas nozīmē, kurš zina, ko nozīmē būt vīrietim mājās saimniekam. Ainārs? Tas mums laikam inteliģentākais, zoīgākais puisis. Jānis? Jānis te ir un vienmēr būs, un viņš sasniegs visu kopā ar mums, un smaidīgs, kluss. Oskars. Oskars, pīlis. Jā. Oskars viss to sasniegs, un ne tik vienu diplomu, bet divus dabūs. Kīri iepauzē. Divus diplomus, jā. Es neteikšu, par ko būs otrs. Es neteikšu, to tu pats izvēlies. Helmuts. Helmuts ir mūsu klases kultūrists. Jānis Kalpe. Jānis pēkšņi mums ir kolektīvā. Nu jau. Pagājušā gada beigām ir ienācis kolektīvā tā, ka mums kaut kā tā maliņā dzīvojās, bet sasniegs ļoti daudz kā dzīvē. Ivana, Žiperīga, ne. Nāc Šipčiks. Marta. Martiņa jau tā klusā Martiņa, bet tur iekšā Rāns dzīvo. Ilze. Ilzīte, jā, viņa grib strādāt, viņa mums būs direktors. Olga. Ļoti klusa meitene, kura ļoti grib ar visiem draudzēties. Jekaterīna. Kāds viņa kāpēc jūs? Kā nejūs? Jā, viņai. Bet viņa izdarīs visu, ko vajag, lai tiktu uz priekšstību. Linda, vai Lindiņa jau te nav, bet Lindiņa ir mūsu līderis. Ļoti čakla, ļoti atbildīga un jā, forša, superīga. Katrīna. Katrīna, mums kā meitene.
Rasma. Rasma. Vai viņai dzīvē veicās. Ļoti atbildīgi strādāt. Vai viņa! Vai viņa! Jā, nu ko vai viņa? Kristīne. Kristīna. Tev fiksa nāka. Rūta. Rūti. Jā. Smaidīgi vienmēr. Dzīves priecīgi. Čau. Kristaps ir liels prātētājs. Ar viņu ir interesanti parunāties, bet viņam ir pilnīgi citāds skatījums uz lietām. Viņš ir savu tādu īpašu prātu. Kārlītis, mazais Kārlītis. Bet viņš ir jauks puisis arī ar īpašu domāšanu. Ar interesantu humoru, savdabību. Ba